Čau, čau, skorpioni! Vai gaidīji mani ar Marta horoskopu? Esmu klāta. Skatīsimies, kāds ir tavs mēnesis. Šajā mēnesī būs daudz emociju, jūtu, kaislību, mīlas dzīve var radīt kādam no skorpioniem spriedzi. Šeit var būt daudz šajā mēnesī piedzīvojumu, arī negaidītu. Šeit var būt daudz vilinājumu un emociju iespaidā kāds no skorpioniem var pārkāpt morāles normu robežas. Un vēlāk tas būs sāpīgi gan pašam, gan tuviniekiem. Par ko es šeit runāju? Šeit es runāju gan par dažādām atkarībām, gan par to, ka Saule mums 5. mājā, un tur mēdz būt arī mūsu mīļākie un mīļākās. Tāpēc esiet piesardzīgi šajā laikā, ja patiesi mīlat savu partneri un gribat veidot tādas stabilas un ilgstošas attiecības. Šeit var būt pārmērības. Tās var būt saistītas ar dažādām lietām, ar riskiem, ar azartspēlēm, un arī ar ēdienu, ar ēšanu. Tāpēc arī esat piesardzīgi. Un es jums ieteiktu neko nepārspīlēt, jo vēlme pārspīlēt šajā mēnesī patiešām var būt. Savu mīlestību izrādiet savam partnerim, savam mīļotajam cilvēkam. Un parasti, kad šādi apstājas mūsu saule, mums ir tāds enerģijas pieplūdums. Tāpēc šeit jums varat būt ļoti enerģiski šajā mēnesī. Un var būt īstais brīdis, kad jums vajag koriģēt savus plānus. Jūs varat saprast, ko jūs patiešām gribat, kas jūs patiešām darat laimīgu. Arī to jūs varat šajā mēnesī darīt. Šeit es jums ieteiktu arī tādu stingru plānu sastādīt arī darbā, jo pēc 15. datuma var būt sajūta, ka darba ir pa daudz, vai tas ir pa grūtu, vai tajā ir kaut kāds neizpildāms uzdevums. Var arī atgriezties, tas var nozīmēt arī to, ka atgriežas veci darījumi partneri, vai, piemēram, piezvana veci kolēģi un aicina atpakaļ uz veco darbu, vai vispār jūs vienkārši satiekat kādus senus kolēģus. Taču vispār ideāli būtu, ja jūs šo labo laiku, kas pašlaik jums iekrīt, veltītu saviem bērniem, saviem hobijiem, vai vienkārši atpūstos, krājot spēkus tālākai jau pavasara un vasaras sezonai, jo var gadīties, ka pat ja jūs nemeklēsiet piedzīvojumus, šajā mēnesī piedzīvojumi paši jūs atradīs notikumi, kaut kādi īpaši notikumi var notikt šajā mēnesī jūsu dzīvēs, un tie raisīs tādas spēcīgas jūtas. No lūk, skorpioni, tāds ar enerģiju pilns tev ir šis marta mēnesis. Lai viss veiksmīgi! Atā! Visu labu!